Bildīte ir no mūsu rīcībā esošiem cipariem, ko Kems nenoliedz, ka viņi tādiem cipariem strādā un rēķina viņus. Nu, te ir vairāk pat par tiem 300 miljoniem, ko jūs minat, jā? Un tur soda naudas dienā 60 cik tūkstoši, jā? Tātad, ļoti cinisks jautājums. Kā jūs, kā opozīcija, noraida to versiju, ka mums draud šī nauda? No šī likuma pieņemšanas vai nepieņemšanas dotajā šobrīd mirklī nav nekāda starpība, jo mēs mērķus nesasniegsim. Es varu teikt, nevis tāpēc, ka negribam sasniegt, matemātiski nav iespējams viņus sasniegt. Mēs iebrauksim jau šajās problēmās tieši un konkrēti, un tas nav sasniedzams. Es jums varu pierādīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas apjoms, kas ir uzlikts šobrīd, kaut vai tikai transporta sektoru, nozīmē konkrēti 282 000 automašīnām Latvijā izslēgt dzinēju. No 770 000. Tik daudz cilvēkiem nebūs spējas turpināt braukt. Tas, ka mēs to likumu nepieņemam, skaidrs, ka mums jau varam rēķināt nākošā gada budžetā šo summu, jo sots par kaut ko būs jāmaksā. Otrkārt, pilnībā taisnība, tas pirmkārt neatbrīvo mūsu no uzņemtajām saistībām. Tās direktīvas tāpat mums būs jāpārņem. Un tur mēs turpināsim maksāt to sodu tāpat, kamēr tās direktīvas nepārņemsim. Mums paliek vēl mazāk finansējumu budžetā, vai vispār finansējumu, ko mēs varam nodrošināt valsts drošībai, tai pašai iedzīvotājiem. Finansējuma apjoms paliek mazāks. Un otrā lieta, mērķi jau paliek tie paši. Tas, kas ir cita lieta, tas, par ko mēs nerunājam, ja mēs nepieņemam, tad ir Eiropas finansējums, kas paredzēs šo mērķu sasniegšanai. Mēs vienkārši viņu nogriežam savu. Un tur ir vairāki miljardi kopumā. Jūs paši, tas jūsu ministrija šeit norāda, ka mums ir vajadzīgi 10 miljardi eiro tikai transporta sektorā. Jūsu prezentācija, kur ir uzrādīts, kad ir tikai pieejams 1 miljards, tas, par ko jūs runājat, tā Eiropas nauda. Tad ir 9 miljardi, kas jāņem ir vai no privātā vai valsts budžeta sektora, lai vispār sasniegtu šos mērķus. Tātad mūsu soda naudas apmērs pret to, kas mums ir jāizņemās, lai to izpildītu, ir milzīgi.